Un tā esiet sveicināti Tēlfutbola skatītāji, līdzjūtēji. Turpinās Latvijas Tēlfutbola virslīgas čempionāta 7. kārta, pēdējā spēle starp komandām LSPA Sportima un Raba. Kā redzam, šobrīd komandas jau sasveicinājušies un šobrīd jau gatavojās sākt spēli. Kā jau mēs zinām, abas šīs komandas ir mūsu čempionāta galgalī. Ieņem pirmās 2 vietas. Tātad saprotam, ļoti gaidāma, ļoti spraiga cīņa šajā spēlē. Abas komandas ir ļoti nopietni sagatavojušies. Abi sastāvi ir ļoti spēcīgi. Vienīgais komandā Raba šķiet izlaiž vienu spēli dēļ dzeltenām kartēm. Spēlētājs Vladimirs Terens. Attiecīgi pārējie visi ir šobrīd ierindā. Īpaši liels traumas spēlētāji nav iedzīvojušies. Un tātad uz visiem 100% abas komandas šobrīd ir gatavas šai spēlei. Ļoti principiāla spēle. Atskan svilpi. Šobrīd vēl kaut kas nav. Nu jā, tieši šobrīd sākās spēle. Un Raba ievadījušas bumbu spēlē un uzsākuši savu pirmo uzbrukumu. Un šobrīd daudz komandai LSPA Sportima. Vēl atgādināšu, ka Raba atrodas pirmajā pozīcijā turnīrā ar 18 gūtajiem punktiem, 6 spēlēs, visas uzvaras. Savukārt komandas LSPA Sportima pie 5 uzvarām un 1 zaudējumu. Viņi zaudēja komandai Nikars. Atrodas 2. pozīcijā, ko nopietni apdraud šobrīd komanda Nikars. Vakar Ventspilī uzvarot mājiniekus komandu Honda ar graujošu rezultātu 18-0. Komanda Honda. Kāpēc tik pārliecinošs rezultāts? Daļēji tas bija atkarīgs no tā, kāds sastāvs būs pretiniekiem komandai Honda. Sastāvs bija ļoti īs, tikai 6 spēlētāji. Ļoti daudz spēlētāji Ventspilniekiem ir iedzīvojušās traumas. Un līdz ar to šobrīd šai komandai ir grūtības. Un tikai janvārī komanda Honda varēs papildināt savu sastāvu ar spēlētājiem, jo būs pārējais periods visām komandām. Savukārt spēle turpinās. Jau gandrīz minūti nospēlējušas komandas. Un īpaši liels apdraudējums pretinieku vārtiem mēs neesam redzējuši. Un šobrīd uzbrukumā LSPA Sportim. Saspēlēs centrā. Un šķiet pirmais sots komandai Raba. Tiago Kubik centās apturēt pretinieku. Un tikai ar pārkāpumu. Noteikumu pārkāpumu par pretinieku spēlētāju Dmitriju Gaļamovu. Un šobrīd Lauris Hinsebergs izpildīs sodu sitienu. Saspēlējies ar saviem kolēģiem un turpinās uzbrukums, saspēle. Un šobrīd pārkāpums jau LSPA Sporting komandai. Tieši Lauris Hinsebergs. Redzam atkārtojumā. Šeit pārtver piespēle 17. numurs Igors Lapkovskis un tieši uz viņa pārkāp noteikumus 4. numurs Lauris Hinsebergs un šobrīd turpinās uzbrukums. Nē, LSPA Sportima pārtver šo bumbu, bet no auta ievadīs atkal šo bumbu Raba. Tātad turpinās uzbrukums. Šobrīd līdzjūtēji sāk atbalstīt komandu Raba.
Tātad tieši šo komandu līdzjūtēji dzen uzbrukumā. Skatītāji nepacietību gaida pirmos gūtos vārdus. Rīt spēles 2. minūte. Un uzbrukumā komanda LSPA Sportim. Un šķiet, komanda Raba ievadīs bumbu no auta. Tieši tā arī notiek. Un vēl atgādināšu to, ka šodien ir notikušas 2 spēles. Komanda Monarhs guva pārliecinošu uzvaru par komandu RTU ar rezultātu 7-3. Tā ir pirmā uzvara šai komandai mūsu šī gada čempionātā. Bet savukārt otrā spēlē šobrīd notiek uzbrukums, ļoti bīstams uzbrukums komandai LSPA Sportima. Šķiet pirmais bīstams moments pie komandas Raba vārtiem. Un ļoti bīstam spēlē pie vārtiem 9. numurs Romāns Gnutovs. Un tātad no stūra bumba ievadīja spēlē komanda LSPA Sportima, taču no šī situācija nekas bīstams nesanāca, un bumbu ievadīs no auta komanda Raba. Tā arī notiek, un Maksims Seņs saspēlējās ar Aleksiju Lavrēnu. Tālāk piespēle neiziet cauri, un bumbu atkal ievadīs LSPA Sportim komandas spēlētāji. Tātad otrajā spēlē šodien tikās komandas New Project un Ogra Cerbe 02. Ļoti spraiga cīņa šajā duelī notika un tikai spēles galgalī. Rīdzinieki komanda New Project spēja, redzam atkārtojumā, saspēli. LSPA Sportim komandas izpildījumā, un šobrīd turpinās uzbrukums. Bīstams sīdiens, un vārtos ļoti pārliecinoši spēlē Raba komandas vārtsargs Jānis Skabārds. Tātad komanda New Project guva uzvaru šobrīd šajā spēlē par komandu Ogra Cerbe 02. Guva kārtējos 3 punktus. Un redzam, atkal bīstams moments pie komandas Raba. Šobrīd Renārs Pastars apdraudēja pretinieku vārtus. Un atkal savā vietā droši atvairot sitienu bija Jānis Skabārds. Atkal uzbrukumā komanda LSPA Sportima. Šobrīd Raba ievadīs bumbu. Vārtsargs ievad no vārtu zonas. Piespēle Maksimam Seņ. Tālāk Luis Baptista. Un tālu piespēle uz šķiet pārkāpumu. Igors Lopskovskis šķiet guva savainojumu. Komandas spēlētājs ar 17. numuru. Bija tālu piespēle viņam. Ļoti bīstams moments var izveidoties pie LSPA Sportimas komandas vārtiem. Un saskarējās šķiet ar vārtsargu Antonu Strahancevu. Guva nelielu savainojumu. Šķiet, nu jau viss ir kārtībā. Un no auta ievad bumbu komanda Raba. Pār vārtiem lido bumba. Un šobrīd bumbu ievadīs LSPA Sportim. Tātad uzbrukums turpinās. LSPA Sportim šobrīd ar bumbu. Un Raba cenšas presingot. Jau laukuma centrā.
panākot pretī saviem pretiniekiem. Raba komandas spēlētāji cenšas pārtvērt piespēles un veidot kontruzbrukums, jo spēles 4 minūtēs, pirmajās 4 minūtēs tieši komanda LSPA Sportima pārņēmuši iniciatīvu un Rabai šobrīd nākās aizstāvēties un tikai cerēt uz pretuzbrukumiem. Šobrīd bumbu ievad komanda Raba, saspēlē savā laukumā un virzās uz pretinieku komandu vārtiem. Dmitrijs Kuzmin, taču bumbu spēja pārtvert LSPA Sportima komandas spēlētāji. Nenoturēja viņu un no auta Maksims Seņš šobrīd ievad bumbu. Saspēlēs ar Tiago Kubiku. Tālāk atpakaļ piespēle uz Dmitriju Kuzminu. Un šobrīd auts. Atkal bumba ir pie LSPA Sportima komandas spēlētājiem. Un virzās uz pretinieku vārtiem komanda LSPA Sportima. Germans Maķušenko cenšas saspēlēties ar Pāvili Rimīrinu. Tālāk caur Jāni Pasteru. Kā mēs redzam, īpaši neļauj Raba spēlētāji iespēlēties savam pretiniekam un cenšas jau laukuma cērtā pārtvert bumbu, bet joprojām bumbu kontrolē LSPA komandu spēlētāji. Jānis Pasters šobrīd ar bumbu. Tālu piespēja Renāram. Un šobrīd bumbu pārtveruši Raba komandas spēlētāji. Un no saviem vārtiem veido savu uzbrukumu. Saspēlēs ar vārtsargu. LSPA Sportima komandas spēlētāji. Un tālu piespēle uz Germanu Maķušenko. Taču Tiago Kubik savā vietā un bloķē šo sītienu, kā mēs redzam atkārtojumā. Un no auta šobrīd bumbu ievads Germans. Piespēle uz Pāvili Rimīrinu. Tālāk uz Germanu Maķušenko. Un veidojot caur Lauru Hinserbergu. Šobrīd LSPA Sportim centās saspēlēties, virzīties uz pretinieku vārtiem, taču aizvien grūtāk viņam tas sanāk, jo šobrīd komanda Raba jau presingojot panāk savu, respektīvi LSPA Sportima komandas spēlētāji bieži vien kļūdās, jo viņam nav laika domāt par to, kam un kurā brīdī piespēlēt, jo pavisam maz laika tam dod pretinieki. Un šobrīd mēs redzējām otrais sots komandai LSPA Sportima. Un ar bumbu, pārtverot bumbu, Romāns Gnutovs. Ļoti bīstams, tiešām bīstams šobrīd sītiens. Redzam atkārtojumā gar pašu labo vārtu stābu lido bumba pēc viņa sitiena. Bet rezultāts paliek nemainīgs 0-0. Un šobrīd ar bumbu Raba. Tiago Kubik. Caur Aleksēju Lavrenovu. Centās ar tālu sitienu virzīt bumbu uz pretinieku vārtiem. Tiago Kubik. Bet nobloķēja šo sitienu LSPA Sportima komandas spēlētājs. Un no auta atkal ievada Raba un turpina savu uzbrukumu. Tiago Kubik centās atbrīvoties no savu pretinieku un sist pa vārtiem. Sitiens nobloķēts. Un tagad Igors Lapkovskis ievada bumbu no auta un Raba turpina kontrolēt bumbu laukuma centrā. Saspēlēts ar Tiago, Aleksejs Lavrenovs, vārtsargam, Jānim. Šādā veidā arī LSPA Sportima presingoja jau pretinieku zonā. Savu pretinieku neļauj virzīties uz priekšu. Tātad mēs redzam, abas komandas neļauj presingot. Šobrīd ļoti bīstams moments var izveidoties, bet nenonāk bumba
līdz Romanām. Tāds atsitiens bija pret savu spēlētāju un varēja bumbu atpakaļ nonākt pie Romāna, kas bīstami sita. Bet Jānis Kabārds atvairīja pirmo sitienu. Un šobrīd turpinās uzbrukums LSP Sportimai. Kā mēs redzam, spraiga un saspringa cīņa. Abas komandas cenšas kontrolēt bumbu un izspiest maksimumu no katra uzbrukuma. Ļoti tehnisks, protams, futbols abu komandu izpildījumā. LSP Sportima centās attīstīt savu uzbrukumu. Raba to neļauj. Un Aleksejs Lavrenovs ievad bumbu no auta. Igors Lapkovskis tālāk bumbu piespēlēja. Centās piespēt uz Oļegu Piņkovski. Bet otrais sods komandai Raba. Savstarpējā cīņā. Tieši Oļegs pārkāp spēles noteikums. Un šobrīd ar bumbu LSP Sportima komanda. Un Antons Astrahancevs ievadīs šo bumbu. Artūrs Jerefejevs šobrīd ar bumbu. Domā, kam dot piespēli, bet īsti nav kam. Jādod bumbu uz brīvu vietu, jo visi spēlētāji ir nosekti. Tuvojoties pretinieku komandas vārtiem. Atkal ar bumbu Artūrs Jerefejevs. Šobrīd piespēle aiziet līdz Renaram Pastaram. Atpakaļ. Un jau savā pusē saspēlējies LSP Sportim komandas spēlētāji. Un, kā mēs redzam, atkal bumba nonāk pie komandas Raba. Tiago. Caur Luīšu. Šobrīd Aleksejs Lavrenovs. Viņi atkal jau satiek laukuma centrā, satiek pretinieku un noņem bumbu divatā. Un, kā mēs redzam, ik pa brīdi bumba nonāk. Šobrīd strīdas situācija. Kā mēs redzam, Igor Lapkovski uz grīdas. Un tas nozīmē sods komandai LSP Sportima. Trešais sods šai pirmai puslaikā. Raba ievad bumbu spēlē. Jānis Kabārds. Šobrīd Maksims Seņs pa labo malu. Saspēlējās ar Igoru Lapkovski. Atpakaļ Igor saņem bumbu pa balu. Atkal atdod. Centās viņš ar galvu piespēlēt Maksims Seņim, bet nesanāca šī piespēle. Ļoti grūti bija atdot šo piespēli uzreiz, jo savā vietā bija arī paspēja atgriezties jau LSPA komandas spēlētāji, un šobrīd stūra sitiens izpilda komanda Raba. Nonāk bumbu līdz Tiago Kubik. Meklē savus partnerus. Luīšs Baptista saņemot bumbu. Labai malā centās driblēt un mānīt pretinieku, bet nekas nesanāca no auta. Bumbu ar tālu sitienu ievada LSPA komandas spēlētājs. Un bumba nonāk līdz Raba komandu vārtsargam, un šobrīd jau Raba ar bumbu. Maksims Seņs ar bumbu. Pa labo malu cenšas virzīt bumbu. Jau kuro reizi Maksims, bet tūlīt pat bumba nonāk jau pie LSPA komandas spēlētāja Jāna Pastara. Un nenonāk bumba līdz Artūram Jerefejevam. Un redzam atkārtojumā šeit vārtsargs Jānis Skābārds šo bumbu atsita. Un turpinās LSPA Sportim komandas uzbrukums. Šobrīd Maksims Seņs ievad bumbu no auta. Un nonāk bumba līdz Igoram Lapkovskim. Taču ļoti tuvu jau bija klāt viņam vārtsargs. Antons Astrahancevs izgāja no vārtiem un neļāva Igoram apstrādāt bumbu. Un šobrīd LSPA Sportima ar bumbu.
pa labo malu virzās. Germans Maķušenko piespēlē Renaram. Tālāk uz. Un jāsaka tā, bīstams moments varēja izveidoties pēc Arturi Irafējo. Sistās bumbas un šobrīd stūrsīdien ievad bumbu LSPA Sportima. Atpakaļ piespēle savam vārdsargam Antonam. Atpakaļ. Bet nespēja apstrādāt precīzi šo bumbu LSPA komandas spēlētāji, un bumba nonāk pie komandas Raba. Un atkal saspēlējies Tiago Kubik ar Maksimu. Tālāk Aleksejs. Un jau laukuma centrā šobrīd noteikums pārkāp. Komandas spēlētājs ar 10 numuru Pāvels Irmīļins. Un 4. sods komandai LSPA Sportima. Nedaudz vairāk par 10 minūtēm nospēlēts pirmajā puslaikā. Un šobrīd vadībā 0-0. Šobrīd ir rezultāts. Un jāsaka tā, 3. sods komandai Raba. Šobrīd Maksims Seņs pārkāp noteikumus. Un ļoti bīstam. Sitienu izpildīs LSPA Sportima. Vai būs tiešais sitiens pa vārtiem, mēs to redzēsim. Pāvels Irmīļins izpild šo sodu sitienu. Bet tieši uzsit virsū Dmitrijam Kuzminam. Šobrīd ar bumbu Jānis Kavārds. Raba turpina kontrolēt bumbu. Un jau pie saviem vārtiem viņus sagaida pretinieks. Neļauj izdarīt precīzes piespēles LSPA Sportima komanda. Abas komandas ir izvēlējušies līdzīgu taktiku šobrīd. Neļaujot nevienam, ne otram izveidot pārāk bīstams moments, sevišķi domāt par tām piespēlēm, no kurām var izveidoties tās bīstamas piespēles. Un šobrīd, kā redzam, rezultāts 0-0. Jau 11 minūtes ir aizritējuši šajā spēlē. Un tā kā nevarētu teikt, kura komanda kontrolēt bumbu vairāk. Apmēram līdzīga ir spēle, līdzīga kontrole, līdzīga taktika abām komandām, jo abu komandu treneri ļoti labi pārzina viens otru, savus pretniekus. Un līdz ar to šeit tie taktiskie momenti ir ļoti līdzīgi. Un savā vietā šobrīd Antons Astrahancevs. Neļauj viņš pārvirzīt bumbu uz vārtiem Raba komandas spēlētājiem, bet bumbu no stūrsītienu ievadīs komanda Raba. Maksims Seņs un bīstams vārtuvē stūrī. Maksims raidīs šo bumbu, bet Antons atvairīs šo sitienu. Tālu piespēle uz Alekseju Lavrinovu. Nespēja viņš apturēt šo bumbu un no auta bumbu ievada LSPA komandas spēlētāji. Un šobrīd Maksims Seņs ar lielām grūtībām spēja novirzīt šo bumbu, kā redzam, varēja izveidoties bīstams moments Dmitrijam Gaļāmovam. Bet Maksims tomēr krītienā atvairīja šo bumbu. Un arī šeit mēs redzam atkārtojumā. Maksims Seņs bloķēja bumbu. Un šobrīd ar bumbu LSPA Sportima komandas spēlētāji. Ievad bumbu no auta. Atkal kreisajā malā. LSPA Sportima. Caur vārdsargu. Cenšas virzīt bumbu. Kā redzam, Antons Astrahancevs kārtējo reizi cenšas bumbu ievadīt ar tālu sitienu, jo diezgan grūti iziet cauri laukuma centru, kur jau
ļoti ātri satiek pretinieks viņu un tādā cenšas ar tālu piespēli virzīt bumbu. Šobrīd ar bumbu Dmitrijs Kuzmin, bet viņam klāt ir 3 spēlētāji un, protams, Dmitrijam ļoti grūti šeit klājās un LSPA Sporting komandas spēlētāji raida bumbu ārā no laukuma un stūrsītien ievadīs Aleksis Lavrinovs. Bumba nonāk līdz tādā burzmā, jāsaka tā, uz malu un bumba atkal autā un ievadīs bumbu komandas spēlētāji Raba, Aleksis Lavrinovs. Ievad bumbu no auta. Meklē brīvu spēlētāju. Maksims Sēns gar tālo, labo vārtu uz stabu raida bumbu. Grūti teikt, vai Antons Astrahansevs būtu vērš šo bumbu, kā mēs redzam atkārtojumā. Jā, viņš it kā aizsniedzās līdz šai bumbai, bet šobrīd jau presingo pie pašiem vārtiem. Raba. Uzbrukumā LSPA Sportima. Jānis Pastars piespēja Dmitrijam Gaļāvovam, bet savā vietā bumbu bloķē Dmitrijs Kuzmin. Un varēja bīstams moments izveidoties pie komandas Raba vārtiem. Romāns Gnutovs, saņemot piespēli, centās apgriezties un sīs pa vārtiem un uz, jāsaka tā, noteikumu pārkāpumu robežas. Bija šī situācija. Bet tiesnešs vilp klusēja šajā brīdī. Raba saspēlēja savā laukumā. Luīš Baptista ar bumbu. Ļoti labi viņš pietur bumbu. Saspēlēs ar saviem kolēģiem. Un autu. Autā bumbu izsit Jānis Pastars. Bumbu ievada komanda Raba. Atvainojies, tas bija Renārs Pastars. 77. numurs un atkal bumba. Šoreiz gan Jānis Pastars izsit bumbu autā. Un atkal ar bumbu ir komanda Raba. Caur centru saspēlējās. Bet jau šeit izspiež bumbu Germans Matjušenko. Neļauj viņš saņem šo piespēli. Redzēt, izspied savu pretinieku un pārturot bumbu centās piespēlēt savam spēlētājiem. Nekas arī šoreiz viņam nesanāca un ar bumbu šobrīd Luīš Baptista. Laba piespēle, bet neaizsniedzās līdz viņai Igors Lapkovskis. Arī vietā bija Jānis Pastars. Izsit bumbu autā. Un šobrīd Igors Lapkovskis saspēlējas ar pārtvera bumbu. Un šobrīd pagrūda mugurā savu pretinieku Luīš Baptista, bet nesaskatīja tiesneši šeit pārkāpumu. Un ar bumbu šobrīd komanda Raba neļauj jau savā laukumā izdarīt piespēli pretinieki un šobrīd ar bumbu komanda Raba. 5. sods komandai LSPA Sportima. Vēl ir jāspēlē 6,5 minūtes pirmajā pusē. Un ļoti bīstam šobrīd šī situācija priekš LSPA Sportimas komandas, jo viņi vairs nevar pārkāpt noteikumus. Katrs nākamais tiks sodīts ar 10 metru sodu sitienu. Un tas ir ļoti bīstams priekš komandas. Šobrīd rezultāts 0-0. Šķiet, izskatās, ka nebūs pārāk liels šodien rezultāts, jo ļoti disciplinēti spēlē abu komandu spēlētāji, izpildot komandu treneru norādījums. Jāsaka tā, abas šīs komandas jau vērojot visas šī gada čempionāta spēles, ir paši disciplinētāk izpildu savu treneru norādes. Jau redzam spēles laukuma centrā
komandas divreiz pārtver šo bumbu un Luis Baptista izpild sitienu. Un šeit laukuma centrā pārkāp noteikumus LSPA Sportim komandas spēlētājs Renārs Pastars. Un kā es iepriekš minēju, katrs sods šobrīd tiks sodīts ar soda sitienu. Un redzam ar bumbu Maksimu Seņu, kurš šobrīd gatavojas izpildīt 10 metru soda sitienu. Tātad reāli iespēja šobrīd komandai Raba gūt vārtus un izvirzīties vadībā. Tātad redzam šobrīd tiesnesis neļauj izpildīt sitienu, jo bumba nav īstajā vietā, īstajā punktā. Arī pavirs nos no līnijas LSPA Sportim komandas spēlētājus. Un Antens Astrahancevs atvaira šo bumbu, uzminēja viņš, ka Maksims Seņs izpildīs vārtu labajā stūrī. Un redzam atkārtojumā, stiprs sitiens. Un Antens Astrahancevs ar roku atvaira šo sitienu un rezultāts paliek nemainīgs 0-0. Vēl 5,5 minūtes pirmajā puslaikā. Uzbrukumā šobrīd LSPA Sportim. No vārtiem ievad bumbu Raba. Jānis Skābārds un pārturēja viņš bumbu par ilgi. Un tiesnesis šobrīd atskan tiesneša svilpi. Un bumba ievadīs šobrīd no auta. Tātad bumbu ievada. Ļoti bīstams šobrīd ir brīvsitiens. Renārs Pastars domā, ko darīt, kam piespēlēt. Un viņš piespēlē uz Jānu Pastaru. Ļoti viltīgi bija doma. Divi spēlētāji stāvēja blakus, un jebkuram no viņam varēja piespēlēt, bet viņš piespēlēja tieši Jānim, un šeit tika nobloķēts sitiens šķiet pēdējā brīdī. Tiago Kubiks, šķiet 4. numurs. Tieši viņš pielika kāju priekšā bumbai, jo šeit tiešām bumba varēja nonākt vārtos, bet tas nenotiek, un LSPA Sportima turpina uzbrukumu un kārtējo reizi. Komanda Raba spēlētājs savā vietā un nobloķē šo sitienu, kārtējo sitienu. Mēs redzam, jau šajā puslaikā diezgan daudz ir bijuši bīstami momenti, taču vēl vairāk tos bīstams momentus, jāsaka tā, lielāko daļu no viņiem pretinieku aizsargi spēja nobloķēt šādus bīstams sitienus. Tas nozīmē, ka visi spēlētāji laicīgi atgriežas savā vietā, savās pozīcijās un neļauj pretiniekam gūt vārtus. Kārtējā tāls piespēle bija Antona Astrahanceva izpildījumā, bet bumba nenonāk līdz LSPA komandas spēlētājiem. Un šobrīd bumbu ievad no auta LSPA Sportima. Dmitrijs Gaļāmovs meklē savus partnerus. Tas viņam nesanāca, nepaspēja atgriezties atpakaļ Pāvels Irmīļins, jo presingo Raba. Un šobrīd viņi ar bumbu. Luis Baptista virzās uz tieši Luis Baptista. Tas ir viens no tiem spēlētājiem, kas it kā rāda kādos piespēli, bet jebkurā brīdī viņš var pagriezties un jau būt aizsargu priekšā un faktiski pret vārtsargu 1-1. Jau iepriekšējās spēlēs viņš spēja rādīt šādu sniegumu. Vārtu stāps šoreiz glāb LSPA Sporting komandu pēc Maksima Seņa. Tālā sitiena skāra šeit bumbu. Bumba skāra vārtu stabu un atkal ar bumbu šobrīd komanda Raba. Luis Baptista virzās pa labo malu. Piespēle Maksimam. Atpakaļ.
Un Antons Astrahansevs atvaira Luīšu Baptista. Tālu sitienu. Diezgan neērts sitiens. Bet ļoti laba reakcija LSPA Sportim komandu vārtsargam. Nevienu reizi viņš to ir pierādījis, ka spēja pēdējā brīdī atvairīt bumbu. Un šobrīd mēs redzam tālu piespēli, ļoti ātra uz Lauru Hinsenbergu. Bet Maksims Seņš pārtver bumbu. Un saspēlēs ar saviem partneriem. Aleksejs Lavrinovs. Luīšs atpakaļ. Aleksejs virzās pa laukumu centru. Atpakaļ Luīšu Baptista. Īsās piespēles, bet redzējiet, kā Lauris Hinsenbergs spēja pārtvērt bumbu. Tātad. Bet pārtverot bumbu viņš nespēja virzīties ar to uz pretinieku komandu vārtiem, jo bumba nonāk autā. Un šobrīd bumbu no auta ievada Raba komandas spēlētājs Maksims Seņš. Oļegs Pinkovskis šobrīd ar bumbu. Atpakaļ atspēlē. Maksims Seņš. Diezgan plašs cenšas spēlēt Raba šobrīd. Un tas viņam sanāk. Laba saspēle savā starpā. Maksims Seņš tālāk Oļegam Pinkovskim un novlaķē pēdējā brīdī Dmitrijs Gaļāmovs. Maksims Seņš sitienu. Un komanda Raba šobrīd pieprasa minūtes pārtraukumu. Nedaudz vairāk par 3 minūtēm līdz pirmā puslaika beigām. Rezultāts joprojām 0-0. Līdzjūtēji tribīnēs. Jo tik tiešām, jāsaka tā, to bīstamu momentu nav īpaši daudz, jo neļauj pretinieku aizsargi pārāk daudz un bieži traucēt vārtsargus, daudz bloķētu sitienu. Un tātad attiecīgi šobrīd, par cik nav gūt nevienu vārti, abas komandas cenšas ne tik vien atpūsties, bet arī izdomāt, ko tad viņi spēja virzīt. Un redz, ka Arturs Šketovs šobrīd skaidro savai komandai, kādu tieši viņš. Tātad tas nozīmē, ka viņš ir atradis kādas brīvas vietas, kādas vājas vietas pretiniekam, un šobrīd tieši šīs norādes viņš arī deva saviem spēlētājiem. Redzēs, kā vai tas nospēlēs, jo tieši šobrīd ar bumbu ir komanda Raba. Un seko sitiens Maksims Seņš. Sit bumbu vārtu virzienā, bet Pāvels Jermīļins nobloķēja šo sitienu. Bumba lidoja tuvai vārtu stūrī. Šķiet pat vārtsargs neredzēja, jo bija aizsekts ar dažiem spēlētājiem. Bet šobrīd ar bumbu LSPA Sportim komanda ievad bumbu no auta. Jānis Pastars. Piespēle Arturam Jerefejevam. Tālāk caur vārtsargu. Maķišenko ar bumbu. Šobrīd atpakaļ. Piespēle viņam. Un spiež. Raba neļauj iespēlēties LSPA Sportim komandai. Piespiež viņus kļūdīties. Un tas arī nostrādā. Šobrīd ar bumbu Raba. Maksims Seņš. Šķiet viena atšķirība ir starp abām komandām. Savās saspēlēs ir redzams tomēr, kad nedaudz atraisītāk spēlē komandas Rabas spēlētāji. Tomēr viņi ir jāsaka tā, pieredzējošāk par saviem pretiniekiem. Un līdz ar to arī kļūdās vairāk LSPA Sportim komandas spēlētāji. Un šobrīd ar bumbu LSPA Sportima no auta ievadīs bumbu
Renārs Pastars. Atvainojas Jānis Pastars. Un tā piespēle uz Germanu Maķušenko. Neļauj viņam pagriezties Maksims Seņs. Uz laukuma centru virs bumbu. Un šobrīd ar bumbu Vārsargs. Antons Astrakhantevs. Piespēle Artūram Jerfejevam. Bet nekā. Neļauj Raba tikt tālāk pār laukuma centru. Precīzi 2 minūtes ir palikušas pirmajā puslaikā. Šobrīd ar bumbu Raba. Luīš Baptista piespēlē Igoram Lavkovskim. Savu Vārsargu atkal saspēlējas. Un Tiago Kubik nespēja atdot piespēli savam partnerim. Šobrīd iespēlēt bumbu no. Un Tiago Kubik virzās uz vārtiem. Luīš Baptista iedeva viņam filigrānu piespēli. Ļoti bīstam moments bija šobrīd komandai Raba un Antons Astrakhantevs. Šķiet bija savā vietā. Un šobrīd bumbu ievadīs no auta Renārs Pastars. LSPA Sportima ar bumbu. Vārsargs atkal tālu piespēle. Un tiešām šī piespēle ir aizgājusi līdz Germanam Maķušenko. Taču pārāk augsts lidoja bumba. Centās ar galvu viņš virzīt bumbu vārtu virzienā, bet nedaudz neprecīzi. Un šobrīd Igors Lapkovskis saņēma, tomēr viņš spēja raidīt bumbu pa vārtiem un pāri vārtiem lido bumba. Dēļ tā, kad LSPA Sportim komandas spēlētājs bija blakus un neļauj viņam apstrādāt šo bumbu. Un šobrīd jau sītiens seko LSPA Sportim komandas spēlētāja Renāra Pastara izpildījumā. Strīdīgs moments. Nav ar mieru šobrīd Rabas komandas spēlētāji un arī treneris ar tiesnešu lēmumu. LSPA Sportim ievad bumbu no stūra. Bumbu kontrolē tieši viņi. Un kas par momentu šobrīd bija Artūram Jerafejevam. Viņš virzījās uz vārtiem. Stūrs idien joprojām ar bumbu LSPA Sporting komanda. Nedaudz vairāk par minūti. Ir atlicis laiks pirmajā puslaikā. Jānis Pastars ar bumbu. Luīš Baptista ļoti cieši seko viņam līdzi. Un tagad caur Vārsargs cenšas izspēlēties Sporting komanda. Un atkal strīdīgs moments bija laukumā, taču tiesneša Svilpe klusē. Rīt pirmā puslaika pēdējā minūte. Šobrīd ar bumbu LSPA Sportima. Renārs Pastars. Ļoti interesanta piespēle. Izgāja cauri un šobrīd arī spēja Renārs izpildīt sitienu. Taču Jānis Skabards tver šo bumbu. Bet atkal Germans Maķušenko. Kritienā piespēle. Un 5. sots komandai Raba. Igors Lapkovskis, redzot, ka pa labo malu varēja virzīties Renārs Pastars, ļoti bīstam pārkāpj spēles noteikumus. 5. sots komandai, un tas arī nozīmē, kaut arī laika palicis pirmajā puslaikā pavisam maz, respektīvi 17 sekundes, pie jebkura noteikuma pārkāpuma Raba tiks tiesāta ar 10 metru sodu sitienu. Šobrīd sodu sitienu izpilda Renārs. Nē, māna viņš un izpilda Jānis. Oriģināli centās izspēlēt šo situāciju komanda LSPA Sportima. Nekas šoreiz viņam nesanāca un Antons Astrakhantevs no saviem vārtiem raida bumbu Germanam Maķušenko uz kreiso malu. Bet neļauj, kārtējo reizi pretinieks neļauj apgriezties
Un tas ir likumsakarīgi, rit pirmā puslaika pēdējās sekundēs un šiet nespēs neko bīstam izveidot. Tas arī notiek. Tātad rezultāts 0-0. Spēlēs starp komandām LSPA Sportima un Raba. Un šobrīd ir 10 minūšu pārtraukums. Ļoti interesants, spraiga cīņa. Abu komandu izpildījumā. Disciplinēti. Jāsaka tā, daudz pārkāpumu. 6 noteikumu pārkāpumu bija komandai LSPA Sportima. Un pat vienu 10 metru sodu sitienu izpildīja komanda Raba. Taču nesanāca gūt vārtus komandai Raba. Arī 5 noteikumu pārkāpumi bija Raba izpildījumā. Tātad gaidām ar nepacietību otro puslaiku. Kārtēja uzvara, nu jau jāsaka tā, apsveicam ar to. Un šodien pēc spēles, faktiski tā spēle ritēja par labu jums, jūs pirmie atklāja rezultātu un faktiski kontrolējāt spēli pašu kā tādu. Komandas līderi faktiski izpildīja uzdevumu, guva vārtus, kontrolēja spēli, viss tā kā ritēja, viss tā kā nākās, taču bija momenti pretniekam, un arī daži kuriozi momenti, viņi tos izmantoja un pašās beigās pats jums piespied jūs nervozēt. Kas īsti notika? Es domāju, ka viens no iemesliem noteikti ir šis traģiskais notikums, kas notika. Es domāju, ne tikai mūsu komandai, bet arī RTU komandai tas visu laiku paliek viņiem galvā un sirdīs tāpat. Varbūt tas neļauj viņiem nedaudz brīvāk spēlēt zem presinga. Kad RTU sāk presingot, puiši sāk kļūdīties vairāk. Principā, ja RTU būtu to izmantojis biežāk, mums būtu lielākas problēmas bijušas iespējams šodien. Bet mēs izmantojam savas stiprās puses, mums ir laba bumbas kontrole, kaut kur, kā jūs redzējāt, šodien pietrūka arī tehniskais izpildījums, brāķi neliela piespēlēs, brāķi neliela pieņemšanā. Bet tas viss es uzskatu, ka tas ir saistīts ar šiem notikumiem nedaudz ar galvu, ar mentalitāti. Bet uz nākošo spēli pret RTU tā nebūs un nevar pret RTU, pret Rabu. Jā, pret Rabu. Piekrīt, Egil, tev par to, ka mēs visi šobrīd pārdzīvojam to, kas ir noticis, jā, un tiešām tāda sajūta ir, kad mentāli mēs tā kā esam zem presinga, jā. Bet, jāsaka tā, komanda ir tikusi tam pāri, svinēja uzvaru, faktiski 3 punkti. Šobrīd jūs atkal esat trīniekā, drošā trīniekā, un ar to arī jūs apsveic. Ar mums kopā bija Egils Trušelis, LSPA Sportima komandas treneris.
Александр, мне просто мало слов, одни эмоции в голове от увиденного, особенно в последних минутах этой встречи. Вы все-таки сумели добиться своего, как и любая команда желает победы. Эта победа была совершена на последней минуте, забив победный гол вашего нового игрока Валерия Чистякова. Я думаю, надолго теперь его запомнит игроки команды Никарс. 4 гола в собственные ворота — это уже задето самолюбие. Пожалуйста, комментарий к этой игре. Ну, какие комментарии? Вышли на игру спокойно сыграть от оборонки. В принципе, как получится, скажем так. По самой игре повезло в некоторых моментах, да, Никарс, скажем, не забил. Сама команда, наверное, тяжело выйти с такой командой, как мы, и, скажем, ее оценить по силам, потому что, я думаю, Никарс понимает, что они сильнее нас, и им тяжелее чуть на нас настроиться. Для наших ребят такая игра — это последняя битва, скажем, потому что с Никарсом играть всегда приятно, набраться опыта, получить какую-то школу, как мне, так и ребятам. Сейчас мы на тренировке разберем, сами посмотрим как бы свои ошибки, разберем сильные стороны, скажем, Никарса, может, что-то возьмем даже оттуда. Ну, естественно, повезло. Хочу поздравить всех ребят, естественно, которые сегодня отдались до последней секунды на поле. Поэтому хочу их поздравить еще раз с этой победой, знаменательной для нас, скажем так. Да, однозначно. И то, что все-таки вы держали соперника в напряжении, я думаю, ввиду того, что у вас появилось в команде несколько сильных игроков, которые умеют очень быстро от обороны перейти в нападение, то есть очень опасные контратаки. Игроки команды Никарс очень сильно наблюдали, я заметил, вашу игру с командой Раба и сделали много для себя выводов, поэтому сегодня, соответственно, была такая игра. Скажу так, вы дотерпели. Были моменты у Никарс, которые проснулись, очнулись в ситуации, когда была уже ничья. Они заиграли с двойной силой, но, однако, вы сумели выстоять. И я думаю, что это тоже был один из ключевых моментов, что счет не перерос в пользу команды Никарс, а все-таки вы сумели дотерпеть и реализовать те моменты, которые, ну, скажем так, удача, все-таки удачливый момент. На последней минуте, когда вы забили победный гол, все-таки вратарь не ожидал такого сильного хлесткого удара, и поэтому вот такой вот получился результат. Ну, я думаю, это от большого желания, скажем, всей команды. Бывают такие голы с ошибкой того же вратаря, да, когда команда хочет, болельщики приходят, и это для нас тот же 6-й игрок, можно сказать, в поле. Они отдаются на трибунах, мы отдаемся в поле, поэтому такие голы рождаются. От, скажем так, всего желания нашей команды и наших болельщиков такой гол и залетел. Я так думаю, это как аура, может, какая-то. Тут же везение, тут же и наше желание, поэтому так. И удача точно так же нам сопутствовала. Мне кажется, было очень много хороших моментов. Где-то они в пустые ворота не попадали, думаю, сами не верили, что такое бывает. Поэтому, да, удача, конечно, без удачи не выиграешь. Тем более такие игры с такими командами, только удача должна быть, чтобы обыграть их. Что ж, я только рад тому, что удача поворачивается лицом в этом сезоне многим командам, и уже несколько интриг появилось, уже несколько неожиданных моментов. Соответственно, у публики появляется больший интерес к нашему чемпионату. Это очень интересно, это приветствуется, и будем ждать дальнейших интересных ваших матчей и, естественно, побед. Спасибо большое. С нами вместе был Александр Осин, главный тренер команды New Project. Tā, cienījamie skatītāji, atgriežamies spēlē. Tūlīt pat sāksies otrais puslaiks. Spēlēs ar komandām LSPA Sportima un Raba. Un šobrīd tablo rāda 2-0. Tātad abas komandas nespēja realizēt savus bīstamus momentus pirmajā puslaikā. Un šobrīd pie neizšķirta rezultāts sākās otrais puslaiks. Un bumbu šoreiz ievadīs spēlē komanda LSPA Sportima. Gribētu atgādināt par to, ka šobrīd turnīra tabula. Pirmā vietā atrodas komanda Raba ar 18 punktiem. Savukārt šobrīd uz otro pozīciju izvirzījusies komanda FK Nikars ar 15 punktiem.
vakardienas spēlē uzvarot komanda Honda no Ventspils ar graujošu rezultātu 18-0. Izcīnīja 3 punktus un tātad šobrīd komanda Nikars ir 2. pozīcijā. Bet vai uz ilgu laiku to rādīs šī spēle? Šīs spēles, respektīvi 2. puslaiks, jo komanda LSPA Sportima ir tikpat daudz punktu un viņi cenšas šajā spēlē vismaz noturēt neizšķirt pret komandu Raba. Šobrīd viņiem tas izdodas 0-0, bet 20 minūtes mūs sagaida ļoti interesantas spēles, cīņas un pirmais sītiens, bīstams sītiens. Komandas Raba izpildījumā Maksims Seņs. Šeit pagriezienā sit bumbu pa pretinieku komandu vārtiem, bet Antons Astrahancevs atvaira šo sītienu un šobrīd ar bumbu LSPA Sportima pārtver bumbu Tiago Kubik, bet neaizgaida līdz viņām atpakaļ piespēle. Šobrīd Jānis Kābārds izsit bumbu autā. Ļoti bīstam momenti var izveidot LSPA Sporting komandas spēlētājs Lauris Hinzelbergs. Ievad šobrīd viņš bumbu no auta. Šobrīd ar bumbu Pailis Irmīļins, bet ļoti cieši pretinieks viņu sagaida jau savā laukumā. Krīt Romans Gunutovs. Atpakaļ jāatgriežās, jo šobrīd ir gūti pirmie vārti. Un šķiet tieši šeit bija tā liktenīgā kļūda. Romans Gunutovs nespēja atgriezties un pretinieks komanda Raba spēja ātrā pretuzbrukumā virzīties uz vārtiem. 2-1 izgājienā Igors Lopkovskis iedeva piespēli atpakaļ Maksimam Seņam un Maksims Seņs faktiski tukšajā vārtu stūrī raidīja bumbu un atklāja spēles rezultātu. Tātad jau 2. puslaika 1. minūtē rezultātu atklāja komanda Raba 1-0. Bet tas tikai ir puslaika sākums un atkal bīstams moments komandai Raba. Šobrīd Igors Lopkovskis centās sist bumbu vārtos, bet pretī bija, kā redzam šeit atkārtojumā, Artūrs Jerafejevs pielika kāju un bumba autā. No auta bumbu ievada Raba. Šķiet bumbu skāra LSPA Sporting komandas spēlētājs Jānis Pastars. Un bumbu ievadīs komanda Raba. Tātad šobrīd ar bumbu LSPA Sportima. Pārtvera bumbu komanda Raba. Šobrīd ar bumbu saspēlējās Maksims Seņs. Tiago. Šeit Artūrs Jerafejevs pārtver šo piespēli un raidīja bumbu tālāk no saviem vārtiem, bet bumbu joprojām kontrolē komanda Raba. Maksims Seņs ar bumbu. Tāla piespēle nesanāca un saskata tiesnesis, ka bumbu skāris ar roku. LSPA Sporting komandas spēlētājs. Un bumbu ievad spēlē Raba. Turpina savu uzbrukumu. Tiago Kubik. Maksims Seņs. Tālāk caur centru. Dmitrijam Kuzminam. Centās viņš piespēlēt Tiago, bet turpinās Raba uzbrukums. Un šeit noteikumu pārkāpj Dmitrijs Kuzmin. Un šis ir pirmais sods komandai LSPA Sportima. Šeit šķiet Artūrs Jerafejevs guva savainojumu. Skatās, vai nav asins
vai nav sasists pārāk stipri galvu. Un šobrīd prasa medicīnisko palīdzību pie medmās, kur virzās jau pie viņa. Ceru, ka Ārtūrs būs ierindā ātri, jo komandai ir nepieciešama viņa palīdzība. Un šobrīd ar bumbu komanda Raba. Cenšas ar tālu piespēli Jānis Kabārds. Komanda Vārtsaks piespēlēt Igoram Lavkovskim. Bumba nenonāk līdz viņam un atkal ar bumbu šobrīd jau Renārs Pāstars. Piespēlē viņš bumbu savam brālim Jānim, bet līdz bumbai Jānis nenonāk. Un šobrīd bumba ievadīs no auta komanda Raba. Tātad 1-0. Rīt otrā puslaika 4. minūte. Tas joprojām puslaika sākums. Minimāls pārsvars komandai Raba. Šobrīd un bumba atpakaļ spēlē. Bumba Luīš Baptista pārtver šo bumbu un centās izveidot bīstamu situāciju, bet nesanās viņam šīs un tūlīt pat bīstamā kontradrukumā virzās LSPA Sportima komanda un ar noteikumu pārkāpumu spēlē Maksims Seņs, Raba komandas spēlētājs, saņemot par šo pārkāpumu dzelteno kartiņu. Tātad LSPA Sportima šobrīd izpildīs soda sitienu. Šķiet Pāvels Irmīrins. Šis ir komandas Raba otrais pārkāpums otrajā puslaikā. Tātad 2 sodi. Skaists tāls sitiens, ļoti spēcīgs, taču ar šo bumbu tiek galā, ar šo sitienu tiek galā Jānis Kabārds. Raba komandas Vārtsaks, atsitot bumbu. Vēl vienu momentu izveido LSPA Sportima. Cenšas spēlētāji pēc iespējas ātrāk atspēlēties. Un virzās uz vārtiem Renārs Pāstars. Cenšas atrast labāko pozīciju sitienam, bet Luīš Baptista bloķē šo sitienu un atkal ar bumbu LSPA Sportima. Kārto reizi atvairot bumbu, virza autā. Un LSPA joprojām ir ar bumbu. Ļoti bīstam šeit saspēlējas LSPA Sporting komandas spēlētāji, jo pārtverot šo bumbu, pretinieks var tūlīt pat atrasties pretinieku vārtu priekšā. Tas nenotiek, un Raba šobrīd saspēlēja savā laukumā. Pārtver bumbu LSPA Sporting komandas spēlētājs Pāvels Irmīrins, cīnoties ar savu pretinieku. Un šobrīd Romāns Ganutovs virzās uz vārtiem. Ļoti laba diagonāla piespēle Germana Maķušenko izpildījumā uz šķiet Romānu Ganutovu. Tiešām bīstam moments. Centās izveidot LSPA Sporting komandas spēlētāji. Un šķiet šeit Romāns varēja pielikt savu korpusu un mainīt bumbas lidojumu virzienu. To viņš nedarīja un Jānis Kabārds bez grūtībām tvēra šo bumbu un atdeva saviem spēlētājiem piespēli, kuri šobrīd virzās uz pretinieku komandu vārtiem. Šobrīd bumba pārtverta LSPA Sportimā. Lauris Hinsenbergs piespēle Dmitrijam Gaļāmovam, bet šeit Tiago Kubik jau nogūlās bumbas ceļā un neļāva viņš Dmitrijam Gaļāmovam izpildīt sitienu situācijā pie vārtiem.
Stūra sitienu izpilda LSPA Sportim komandas spēlētāji. Cienījamie skatītāji, paši redzējāt visu savām acīm. Ļoti bīstams uzbrukums. Šeit atkārtojam redzam Tiago Kubika izpildījumā. Viņš virzies viens pats uz vārtiem, blakus viņam atradās partneris. Viņš deva viņam piespēli, bet nedaudz par vēlu. Un tas bīstams moments izzuda ļoti ātri, jo LSPA Sportim komandas spēlētāji paspēja atgriezties. Un rezultāts joprojām paliek nemainīgs, 1-0. Atkārtošos, kad otrā puslaika pirmajā minūtē Raba komandas spēlētājs Maksims Seņs gūstot vārds atklāja spēles rezultātu. Un šobrīd uzbrukumā atkal LSPA Sportim komanda. Bloķēt sitiens. Aizvien vairāk un vairāk LSPA Sportim komandas spēlētāji traucē pretinieku komandu vārtsargu. To arī var saprast. Viņš šobrīd zaudētāja lomā. Luis Baptista virzās, bet skaisti šo. Un vārtu staps pēc Jāna Pastara sitiena. Vārtu staps glāb šoreiz komandu Raba. Iepriekšējā situācijā Pāvils Irmīļins apspēlēja Luis Baptista un ļoti ātri izvirzīja Jāni Pastara sitienu pozīcijā un vārtu staps. Tātad redzam dažu sekundžu laikā, bet šobrīd laukuma malā mēs redzam kārtējo savainojumu gūst kāds no spēlētājiem, un šoreiz tas ir Maksims Seņs atvērs galvu. Tāpat kā iepriekš mēs redzējām Artūru Jerefeju, LSPA Sportim komandas spēlētāju, kas šobrīd jau atgriezies laukumā. Cerēsim, ka arī ar Maksimu Seņu viss kārtībā. Šobrīd viņš ir ar bumbu. Tas nozīmē, viss ir kārtībā un spēle turpinās. Uzbrukumā Raba. Aleksejs Lavrenovs, Igors Lopkovskis ar bumbu. Atpakaļ vārtsargam. Jānis meklē, kam piespēlēt. Piespēlē tuvākajam spēlētājiem. Jevgenijam Herzbergam. Un šobrīd nebeiz grūtībām virzās Raba tālāk, bet bumba šobrīd pārtverta. Kas par momentu bija Igoram Lopkovskim. Redzam atkārtojumā, redzēja viņš šo piespēli un tūlīt pat kritienā centās sist tuvajā augšējā vārta stūrī, bet nedaudz garam lidoja bumba. Šķiet šajā situācijā vārtsargs būtu bezspēcīgs. Otrs sitiens. Dažu sekundžu laikā Aleksejs Lavrenovs ļoti asi pa zemi sita bumbu, bet Antons Astrahancevs atvaira šo sitienu ar kāju. Un stūra sitienu izpilda komanda Raba. Šķiet vēlreiz bumba iziet aiz vārtu līnijas. Tas nozīmē stūra sitienu vēlreiz izpildīs komandas Raba spēlētājs. Un mēs redzam uz pārkāpumu robežas šī situācijā. Taču svilpe neatskan. Spēle turpinās. Raba ir uzbrukumā. Bumba pie vārtsarga. Atpakaļ Aleksejam Lavrenovam. Bumbu saņem šobrīd Jevgenijs Herzbergs, bet šķiet bumba paliek pie Rabas. Tieši tā, spēlētāji rāda, kādu kombināciju viņi izspēlēs.
šajā situācijā. Bumbu ievad komandas spēlētājs ar 4. numuru, Tiago Kubik. Līdz vārtsargam nonāk bumba. Un no saviem vārtiem atkal cenšas izspēlēt. Raba šeit nevarēja būt otra piespēle vārtsargam. Un ar lielām grūtībām Tiago Kubik izsit bumbu autā. Jo pretējā gadījumā bumbu virzoties uz vārtiem, to vajadzētu tvert vārtsargam. Tas nozīmē tajā pašā punktā būtu jāizpilda brīvsitiens. Skaists tālsitiens, nedaudz garam vārtiem lido bumba pēc Jāņa Pastara izpildītā tālsitiena. Redzam, šeit labi izspēlēja un tūlīt pats sekoja sitiens. Vārtsargs reaģēja, taču nedaudz garam vārtiem lido bumba. Un šeit turpinās nobloķēt sitiens. Igors Lapkovskis nobloķēja šo sitienu. Un šeit paspēja Ārturs Irafējos izsist bumbu autā, jo šeit gar labo malu ļoti bīstam virzījās Jevgenijs Kersbergs, Raba komandas spēlētājs, un varēja izveidot ļoti bīstamu momentu. Un, kā mēs redzam, pēdējās minūtēs aizvien biežāk rodās bīstam momenti pie abiem vārtiem. Tas ļoti priecē skatītājs, kas sit bungās un dzen savas komandas, jo gan viena, gan otra komanda cīnās par uzvaru un visas piespējas joprojām abām komandām, jo līdz spēles beigām joprojām ir daudz laika, vairāk par 12 minūtēm. 1-0 šobrīd vadībā komanda Raba. Un arī viņi šobrīd ar bumbu. Tālsitienu izpilda Tiago Kubik, bet garam vārtiem lido bumba. Ātri ievad bumba Antons Astrahansevs. Cenšas gar labo malu. Ārturs Irafējos iedot piespēli tālāk saviem partneriem. Nesanāca. Un atkal bumbu kontrolē komanda Raba. Bumba pie vārtsarga. Šobrīd Igors Lapkovskis saņem piespēli. Tālāk uz Dmitriju Kuzminu. Aleksejs Lavrinovs malā cenšas saspēlēt šo Tiago Kubik. Virzās uz centru. Tiago meklē iespēju robu, caur kuru virzīt ar sitienu bumbu uz vārtiem. Tas viņam nesanāk. Jo, kā mēs redzam, LSPA komandas spēlētājs Jānis Pastars bumbu ceļā, bloķē šo bumbu. Un Igors Lapkovskis ievad bumbu no auta. Turpinās komandas Raba uzbrukums. Tiago Kubik. Tālāk piespēle uz Alekseju. Aleksejs centās negaidīt sist bumbu, bet bloķēts, kārtējs bloķēts sitiens. Tad pēdējās minūtēs redzam, kad Raba tomēr vairāk kontrolē bumbu. Un LSPA Sportima cenšas izveidot asus pretuzbrukums. Šobrīd bumbu pārtver atkal Tiago Kubik, bet viņam noņem bumbu Pāvils Irmīļins. Virzās ar bumbu, skaists piespēle Jānim Pastaram. Nedaudz nesanāca viņam šis sitiens. Redzam atkārtojumā. Pāvils iedod ļoti labu piespēli un šeit, visas iespējas gūt vārds komandai LSPA Sportima, bet tieši vārtsargam sit virsū Jānis un nekas nemainās. Šobrīd joprojām vadībā komanda Raba 1-0 un tieši šī komanda ir ar bumbu pie pretinieku komandu vārtiem. No auta ievadīs bumbu Raba. Rīt laiks jau mazāk par 11 minūtēm līdz otrā puslaika beigām un arī līdz spēles beigām, protams. Ievad bumbu Raba un izspēlēja līdz Maksims Seņ tālsitienam šo bumbu. Pēc, ko šeit Tiago Kubik padod bumbu tālāk Maksimam, bet nesanāca sitiens, bumbu lido virs vārtiem un Antons Astrahansevs ievad bumbu. Centās ar tālmetienu viņš ievadīt bumbu savam partnerim, bet šeit nenonāk no Dmitrija Gaļāmo piespēle līdz Romanam Gnutovam. Un bumba atkal ir
Komandas Raba rītībā no auta. Bumba ievada pavisam tālu prom. Aizripojas bumba. Maksims Seins ar viņu šobrīd atgriežas atpakaļ. Un šobrīd turpinās spēli. Maksims Seins ievada bumbu. Igors Lopkovskis centās ar tālu piespēli izspēlēt bumbu, taču neprecīzi, un bumba šobrīd nonāk pie LSPA Sportības komandas spēlētājiem. Romāns Gnutovs saspēlējies ar Pāvelu Irmiļinu. Dmitrijs Gaļāmovs šeit, bet neprecīzi piespēle. Bija doma piespēlēt šo uzreiz ātri piespēlēt Romānam, bet bumba nonāk līdz Jānis Gabārdim. Šis ievadīja bumbu, un Luis Baptista šoreiz pa kreiso malu centās bumbu apstrādāt. Bija grūti, un tas viņam nepadevās, un atkal bumba pie LSPA Sportimas. Dmitrijs Gaļāmovs virzās uz laukuma centru. Piespēle Pāvelam. Laurim Hitzerbergam pa labo malu. Lauris cenšas šeit virzīties tālāk, bet divi spēlētāji viņam uzreiz ir pretī. Viens nobloķēja, otrs noņēma bumbu, un šobrīd atkal ar bumbu ir komanda Raba. Tiago Kubik ievad bumbu. Maksims Seins. Atkal bumba iziet no laukuma. Pēdējais to skāra LSPA Sportības komandas spēlētājs. Maksims Seins atkal ievad bumbu. Tālu pa diagonālu. Oi, kas par skaistu sitienu. Luis Baptista izpildījumā. Tiešām skaists. Paskatāmies vēlreiz atkārtojumā. Tālu laba piespēle diagonālu. Un no gaisa pāri galvai kritienā Luis Baptista centās izpildīt šādu skaistu futbola paņēmienu. Un nedaudz garam vārtiem lidoja bumba. Nedaudz nepadevās viņam šīs idienas. Tiešām ļoti grūti tehniski izpildāms elements. Un šobrīd toties kāda piespēle. Kāda piespēle bija šobrīd Maksims Seins. Šķiet uz Igoru Lopkovski. Un redzam, šeit atkārtojumā tikai pēdējā brīdī Antons Astrahancevs pārvirzīja bumbu pāri vārtiem. Tātad kārtējo reizi glābi savu komandu no vārtu gūma Antons. Rezultāts joprojām paliek 1-0. Minimās pārsvars komandai Raba. 9,5 minūtes ir atlikušas līdz spēles beigām ar bumbu LSPA Sportima. Jānis Pastars ar bumbu piespēlē savam partnerim, bet pārtver tūlīt pats Tiago Kubik. Laukuma centrā bumbu. Saspēlēs ar Luis Baptista. Tālāk Maksims Seins. Ļoti labi piespēle. Maksims ļoti labi pa labo malu izvirzījās uz vārtiem, un šeit varēja tiešām vārtus arī gūt. Taču nesanās viņam sitiens pēdējā brīdī. Garam vārtiem lido bumba. Antons Astrahancevs ātri ievad bumbu. Rita laiks. Un šobrīd noteikums pārkāpj Raba komandas spēlētājs Tiago Kubik. Rupšs pārkāpums, un Tiago Kubiks saņem brīdinājumu dzelteno kartiņu. Trešais sots komandai Raba. Un šobrīd jau LSPA komandas spēlētāji sanākuši kopā uz ātru apspriet, kādā veidā izpildīt šo sitienu, jo tiešām šeit var izveidot ļoti bīstamu sitienu. Izpild dažu māju kustības, un šeit tiešām bija laba doma. Un šķiet šī situācija ir mājas darbs. Visticamāk, kad LSPA Sportības komandas spēlētāji atstrādā arī treniņos šādas situācijas. Tiešām laba bija piespēle uz Jānu Pastaru un pēc tam diagonāli piespēle atpakaļ. Un tikai nedaudz trūka aizsniegties līdz šai bumbai partnerim, lai gūtu vārtus. Skaista saspēle LSPA Sportības komandas spēlētāja izpildījumā, bet mēs skatāmies uz rezultātu. Rezultāts ir iestindzis uz 1-0 pār labu komandai Raba. Abām komandām pēdējās minūtēs ir daudz
bīstams moments, bet par cik LSPA Sporting komandas spēlētājiem nākās riskēt, aizvien bieži tieši Raba ir veidojusi bīstams moments pie pretinieku vārtiem, nespējot gan viņus realizēt, pateicoties lieliskai LSPA Sporting komandas vārtsargs spēlei. Antons Astrahancevs bieži vien ir glābis savu komandu šajā spēlē un arī turpina to darīt, bet šobrīd ar bumbu ir Raba, Līžs Baptista. 2 spēlētāji uzreiz viņam ir klāt, neļauj viņam apgriezties, tas arī notiek, un tikai caur laukuma centru šobrīd Raba atkal cenšas izspēlēt bumbu. Šobrīd pārkāp noteikums Renārs Pasters, LSPA Sporting komandas spēlētājs un 3. sods komandai otrajā puslaikā. Bumbu ievad Raba, centās Maksims Seņs izdarīt labu piespēli Igoram, un šeit pārtverat bumba uz vārtiem virzījās Arturs Jerefejas, taču Maksims Seņs kļūdoties paspēja atgriezties atpakaļ un kritienā izsiest bumbu autā. Tik tiešām ļoti labā fiziskā kondīcijā atrodas šī spēlētājs, Maksims Seņs. Kā mēs zinām, viņš ir pieteikts izlasei kārtējo reizi. Šī spēlētājs rāda ļoti labu fizisko kondīciju šajā čempionātā, un atkal viņš ir izlases spēlētājs. Nākamajās spēlēs Latvijas izlases rindās viņš spēlēs Baltijas kausā. Baltijas kausa spēles notiks decembra sākumā, 6. un 8. decembrī, kad Latvijas izlase tiksies ar mūsu kaimiņu valsts izlasēm, ar Igaunijas un Lietuvas izlasēm šajā turnīra ietvaros. Bet mums turpinās spēle. Nedaudz vairāk par 7 minūtēm ir atlicis, ko spēlēt komandām. Joprojām rezultāts ir par labu komandai Raba. Gan ļoti slidens ir rezultāts, tikai vienīgie vārti ir gūti. 1-0, un jebkurā brīdī viss var mainīties. Abas komandas ļoti disciplinēti turpina otro puslaiku. Tā ir ziņā, ka ļoti cieši viens otram izskrien visās situācijās un neļauj viens otram radīt daudz bīstams momentus. Taču tik un tā, ik pa brīdi tie bīstami momenti rodās pie abiem vārtiem. Un tas jau arī priecē skatītāji, ka šobrīd tribīnē sēž diezgan daudzi un vēro ar ļoti lielu interesi šo spēli. Jo tik tiešām mikro situācijās ļoti interesanti spēlē abas komandas. Un mēs dzirdam un redzam Galiles komandas Raba nometnē. Tas nozīmē, ka otrie gūti vārti. Līžs Baptista šeit izkārtoja lielisku piespēli savam partnerim Tiago Kubikam, kas noslēdza šo skaistu piespēli ar gūtiem vārtiem. Rezultāts kļūs 2-0 par labu komandai Raba. 6,5 minūtes līdz spēles beigām. Jāsaka tā, šobrīd jau atskan ļoti bīstams zvans komandai LSPA Sportima. Kaut kas jādomā, jāsaka mainīt komandu trenerim. Cik tas ir viegli vai grūti, spriežiet paši. Ļoti nopietns pretinieks ir LSPA Sportimai šajā spēlē. Un šeit ir jābūt ļoti lielai veiksmei šobrīd komandai LSPA, lai mainītu spēles gaitu un gūt arī savus vārtus. Tātad jau mazāk par 6 minūtēm. Antons Astrahancevs šķiet
Jānis Skabards. Raba komanda vārdsargs. Guva nelielu savainojumu. Šķiet par galvu. Saņēma sitienu. Saskarsmē ar pretinieku. Un šobrīd neliela pauze iestājusies, jo vārdsargam būs jāatgriežas vārtos. Un tas nav tik vienkārši, kā nomainīt spēlētāju. Šķiet neliels knockdowns. Nelielu knockdown saņem šobrīd Jānis Skabardis. Raba komanda vārdsargs. Saņemot pirmo medicīnisko palīdzību. Un atgriezis viņš ir vārtos. Viss ir kārtībā. Nedaudz sāp šķiet žoklis viņam. To viņš ir cenšas masēt. Viss ir kārtībā. Spēle turpinās. Ar bumbu LSPA Sportim komandas spēlētāji. Bet tūlīt pat Maksims Seņts pārtver bumbu. Un sitiens, kas par sitienu Maksims Seņa izpildījumā. Un ne bez grūtībām Antons Astrahāncevs atvaira šo sitienu. Un bumbu no stūra ievada Raba. Šobrīd pārkāpums komandai Raba. 4. pārkāpums. Un tūlīt pat LSPA Sportim komandas treneris Egils Strūšelis ņem minus pārtraukumu. Un šobrīd viņš jau cenšas skaidrot saviem spēlētājiem, kas tad īsti ir jādara spēles pēdējās minūtēs, lai izmainītu spēles rezultātu. Jo šobrīd 0-2 iedzinēja lomā. Komanda nonākusi grūtībās. Nespēja viņi realizēt savus bīstamus momentus. Un šķiet, kurš nu vēl cits, ka ne treneris zina vislabāk, kā tad saviem padotajiem iestāstīt un parādīt uz tāfelītes, kādā veidā jāvirza spēles gaitu, bumbu un situāciju. Atskan sirēna, komandas atgriežas laukumā, ir beidzies minūtes pārtraukums. Turpinās spēli un bumbu ievadīs komanda LSPA Sportima. Pāvils Irmīļins ievad bumbu. Dmitrijs Gaļāmovs šobrīd ar bumbu. Saspēlēs ar Romānu Gnutovu. Vai tūlīt pat Raba ir klāt pie spēlētājiem un spiež uz saviem vārtiem LSPA Sportim spēlētājus, neļaujot viņiem izdarīt piespēles, bet šobrīd jau Raba komandas laukuma stūrī rit spēli. Un no stūra sitienu bumbu ievadīs Lauris Inzebergs, to viņš arī izdara. Pāvils Irmīļins ar bumbu. Dmitrijam Gaļāmovam un pavisam nedaudz trūka Laurim Hinzerbergam šķiet mainīt bumbas lidojumu virzienu, lai gūtu pirmos vārtus. Bīstams moments, bet šobrīd ar bumbu Raba. Maksims Seņs virzās pa labo malu, Sijāgo Kubik. Atpakaļ Igoram Lapskovskim. Šobrīd redzam ļoti maz mainās Raba komandas spēlētāji. Ļoti bieži redzam tieši šos spēlētājus laukumā. Maksims Seņs un Sijāgo Kubik visvairāk pavada, un arī Igors Lapkovskis pavada bumbu laukuma, pavada laiku laukumā. Tas nozīmē, ka tieši viņiem galvenais treneris Arturs Ketovs uzticās visvairāk, jo tieši viņi ir visvairāk izveidojuši bīstams moments, un arī, jāsaka tā, viņi ir vispieredzējušākie spēlētāji šajā komandā. Tāpēc nav brīnums, ka tieši uz viņiem balstās visas komandas spēle. Un tieši Maksims un Sijāgo ir guvuši vārtu šajā spēlē otrajā puslaikā. Komanda ir vadībā.
Šobrīd Raba cenšas virzīties uz pretinieku komandu vārtiem. Bumbu no auta ievada Maksims, Tiago, Igors. Saspēlējās savā laukuma centrā. Bet neļauj Pāvils Irmīļins saņemt Dmitrijam Kuzminam bumbu. Ļoti cieši cenšas nosegt pretinieku Lietspēles Sportima komandas spēlētāji. Nedaudz vairāk par 4 minūtēm šobrīd ir atlicis laiks. Ar bumbu ir Raba. Dmitrijs Kuzmin. Spēja viņš pārmest bumbu pāri pretinieku komandu aizsargam un izvirzīties pie vārtiem, bet ļoti tuvu. Arī šobrīd Dmitrijs Kuzmins izpildot sitienu. Redzam atkārtojumā šeit izspēlējot bumbu no laukuma stūra. Centās Raba gūt vēl vienus vārtus, taču virs nedaudz garām vārtiem lidoja bumba, un šobrīd ar bumbu LSPA Sportima pie saviem vārtiem. Raba presingo. Kas tad cits viņam atliek? Viņi presingo jau komandu pretinieku laukumā, lai LSPA Sportima komandas spēlētāji nespēja virzīties uz priekšu, virzīt bumbu uz vārtiem un gūtu kaut vienus vārtus, jo tas nozīmē uzreiz saspīlējumu. Rezultāts ir 2-0. Un tāpēc jebkurš bīstams moments pie Raba komandas vārtiem var iedvesmot LSPA Sportima komandas spēlētājus. Bet diezgan disciplinēti spēlē Raba. Turpina uzspiest savu spēles stilu. Arī laiks šobrīd strādā viņa pusē. 3,5 minūtes līdz spēles beigām. Luiš Baptista ar bumbu. Tālāk piespēlē Tiago. Garmalu centās Igoram Lapkovskim piespēlēt bumbu, bet bumba iziet autā un LSPA Sportima šobrīd iziet laukumā 5. laukuma spēlētājs. Tātad notiek vārtsargu maiņa. Ārturs Irafējevs šobrīd spēlē ar kā spēlējušās vārtsargs. Laukuma centrā tagad LSPA saspēlējās. Maksims Seņs atvairs sitienu. Respektīvi piespēle. Tā bija piespēle Romanam Gnutovam. Atkal ar bumbu LSPA Sportima. Dmitrijs Gaļāmovs. Ārturs Irafējevs. Spēle turpinās un ātri mainās Ārturs ar vārtsargu. Antons Astrahansens atkal ir vārtos, jo uzbrukumā šobrīd komanda Raba. Mazāk par 3 minūtēm jau līdz spēles beigām. Raba cenšas pieturēt bumbu, jo šobrīd viņam ir nepieciešams vienkārši šo rezultātu noturēt sev par labu. Savukārt uzdevums komandai LSPA Sportima komandai pavisam cits. Un šobrīd Ārturs Škētals, komandas Raba galvenais treneris, pieprasa minūtes pārtraukumu. Tas arī notiek un ļoti saulaicīgi viņš to dara, jo tieši šobrīd viņš cenšas nosist spēles tempu, paskaidrot vēlreiz un dot pēdējās norādes savai komandai, kā noturēt šo rezultātu sev par labu. Tātad pēdējās norādes dod abu komandu treneri. Jo šīs ir pēdējais brīdis, pēdējā minūte, ko var paņemt abas komandas, jo iepriekš LSPA Sportim izmantoja šo iespēju. Šobrīd komandas atgriežās pēdējā spēles daļā. Uz tablo 2 minūtes 39 sekundes. Un bumbu spēlē ievada komanda Raba no auta. Un Luiš Baptista šobrīd ir laukumā. Centās apspēlēt, bet pie bumbas paliek
LSPA Sporting komanda. Luīš Baptista tomēr spēja noņemt bumbu. Viņš no Pāvēlam Jirmīļinam centās izveidot bīstam situāciju, bet Antons Astrakhantevs redzēt atkārtojumā tūlīt pat devās Luīš Baptista virzienā un spēja bloķēt sīdienu. Šobrīd ar bumbu atkal LSPA Sportima, atkal maiņa. Laukuma parādās 5. spēlētājs Ārturs Irafejos. Diezgan bīstami šobrīd LSPA Sportima. Spēlē pie saviem vārtiem, vārtsarga nav. Un presingo, joprojām Raba presingo. 2 minūtes un bumbu spēja atņemt Tiago Kubiku un pat virzīt vārtu virzienā. Tika izpildīts sītiens, pāri vārtiem lido bumba. Šeit tikai nedaudz pietrūka pagrieziena. Tiago nedaudz vairāk būtu pagriezies, noteikti bumba lidot vārtos, bet par labu komandai LSPA Sportimā. Šobrīd viņi ir uzbrukumā. Atkal 5 spēlētāji laukumā. Ārturs Jirmīļins cenšas izspēlēt. Atvainojas Irafejos un šobrīd ar bumbu. Šobrīd ar bumbu atradās Luīš Baptista, komandas Raba spēlētājs. Un pat pieturēja, nedaudz pieturēja. LSPA Sporting komandas spēlētājs ar roku. Un tiesnesis šķiet neredzēja šo momentu. Un šobrīd atkal laukumā dodas 5. laukuma spēlētājs. Sītiens, tāls sītiens Pāvela Jirmīļina izpildījumā, bet savā uzdevuma augstumā atrodas Jānis Kavārds, jo ļoti atbildīgs šobrīd brīdis viņam. Bīstams moments. Romāns Gnotovs izpildīja sītienu. Ļoti bīstam, ļoti tuvu atradās vārtiem. Taču nedaudz par asu bija leņķis un bumba lidoja gar vārtiem. Šobrīd ar bumbu ir komanda Raba. Kontrolē viņa bomba. Un atkal no auta ievadīs bomba. Igors Lapkovskis ievad bomba. Tiago Kubik tālāk piespēle Maksimam. Un saspēlējās savā pusē. Raba komandas spēlētāji. LSPA Sportims komandas spēlētāji cenšas presingot, jo šobrīd rit spēles pēdējā minūte. Cits nekas neatpaliek, ka tikai riskēt komandai LSPA Sportima. Ko viņi arī dara. Atkal 5. laukuma spēlētājs laukumā. Pie jebkuras situācijas cenšas viņi sist pa vārtiem, bet pārāk daudz momentu viņiem neļauj pretinieki. Raba komandas spēlētāji ļoti cieši vēro un atrodas visiem spēlētājiem. Un šobrīd aizvien mazāk un mazāk paliek laika, lai kaut ko mainītu uzbrukumā komanda LSPA Sportima. Cenšas saspēlēties, atrast jebkuru brīvstību. O, šeit kas par momentu! Viens no tiem momentiem, kad tik tiešām varēja gūt vārtus LSPA Sportima. Taču vārtsargs atsita šo sitienu un šeit varēja 3. vārti. Redzam, atkārtojumā trešos vārtus varēja gūt komanda Raba. Un nedaudz gar vārtiem lido bumba. Un šobrīd Luīš Baptista pārturot bumba. Sita pa vārtiem un Ārturs Irafejas kritienā atvairies šo sitienu. Un vārtos šobrīd jau Antons Astrakhantevs. Raba ir kontrolē bumbu un paliek aizvien mazāk laika. Rit spēles pēdējās sekundes. Uzbrukumā komanda LSPA Sportimā. Vai izdosies viņiem šeit? Un nē, nedaudz neprecīzi piespēle un atkal atsita bumbu Raba. Un tas nozīmē sirēna, fināls vilpe. Un mēs apsveicam komandu Raba ar uzvaru. Kārtējā, jāsaka tā, uzvara. 7. uzvara šai komandai. Komanda Raba šajā gadā rāda ļoti pārliecinošu stabilu sniegumu. Visās spēlēs gūtas uzvaras.
Un šobrīd komandai LSP Sportima jāatzīst tomēr pretinieku komandas pārākumu šajā spēlē. Ļoti interesanta sīva cīņa. Pēc pirmā puslaika bija neizšķirts rezultāts, bet otrajā puslaikā 2 gūti vārti Maksims Seņa un Tiago Kubika izpildījumā un uzvara komandai Raba. Paldies jums, skatītāji, un tiksimies atkal nākašreiz. Visu labu!